Parādīšu šodien triku pašam gulbim. Tā, izvelk kārti. Paņem kārti. Paņem kārti. Jā, redzi, skaties. Redzi, šitā kārts ir melna, jā. Skaties, paņemu. Un tā kārts nomainās. Redzēji? Man liekas, viņam īpaši nepatika. Čau, sveicināti uz klāja! Es jums parādīšu vienu burvju triku. Tā, paņemsim kārtis, un es jums varētu likt izvilkt vienu kārti, bet tā kā jūs neesat šeit, tad sākumā, protams, samaisīsim kārtis. Jā, un tagad vienu izvilksim. Pieņemsim, dāma. Visiem tā patīk dāmas, ja? Bet jums viņa nav nemaz šoreiz jāatcerās. Jo, es zinu, tur ir baigi daudz zīmējums, pīķis, viss kaut kas tāds. Jums jāatcerās aizmugurīt, ja? Atcerieties. Bet tur arī daudz eņķelīšu un tā, lai jums būtu vieglāk, es šo kārti pataisīšu zilu. Bet man būs baigi viegli viņu atrast teikt, ja? Tādēļ, ko izdarīšu, es viņu nomainīšu atpakaļ sarkanu. Es uztīšu nipi un visu kavu nomainīšu zilā krāsā, izņemot vienu kārti, ja? Bet, lai man būtu normāli kāršu kavu, man viņu arī vajag normāli. Tā, lūk, īstā tava sirds dāma. Pīta dāma. Jau es teicu, nefilmē netīro stiklu. Tu nevāk vispār filmēt? Ko? Būtu teicis, paldies, ka es par tev palīdzu. Par to, ka nevāk filmēt, par to jāsaka paldies? Ko? Ja tu būtu mans vīrs, es ielietu indi tavā kafijā. Ja tu būtu mana sieva, es to izdzertu.